esi sveicināts šajā lapā un šajā īsajā video, lai mēs iepazītos. Es esmu Ingūna Petersone, un šeit pat ir arī mans vīrs Arturs Petersons. Sveicināts, Artur! Sasveicinies arī tu ar visiem, jo Arturs šobrīd filmē, un viņš var vienīgi nodot jums sveicienus. Sveicieni visiem, kas klausās mūsu. Jā, šodien mēs vēlamies dalīties pieredzē ar to, ko mēs darām. Mēs esam ārpus Latvijas un meklējam iespējas, kādā veidā varētu atgriezties Latvijā un ko Latvijā darīt. Daudzi šobrīd tiek aicināti atpakaļ, bet tad, kad mēs paskatāmies pēc kāda laika, mēs esam pieraduši dzīvot citā vidē, mēs esam pieraduši dzīvot savādāk. Un tāpēc, atgriežoties Latvijā, mēs šobrīd patiešām vēlamies palīdzēt gan sev, gan arī citiem. Esot šeit ārpus Latvijas, mēs sākām abi meklēt tās iespējas, ko piedāvā multi-level marketinga sistēma, vai latviešu valodā sakot tīkla marketinga sistēmas. Mēs esam šajā īsajā laikā, 4 gadu laikā, strādājuši divās kompānijās. Viena no tām, diemžēl, nobankrotēja, bet kompānija bija ļoti jauka, arī ar inovatīvām idejām un inovatīvu produktu. Pēc tam es sāku pati darboties kompānijā, kurā es arī darbojos vēl šobrīd, bet jāsaka, ka, ja produkti ir ļoti līdzīgi, tīkla marketinga kompānijās ir grūti strādāt. Kompānijā, kurā es darbojos patreiz, ir pieprasīti produkti. Ir kosmētika, ir pārtikas piedevas, ir arī svara vērošanas produkti, bet šādi produkti ir ļoti daudzie. Un mēs sākām meklēt iespēju, kādā veidā darboties caur internetu, jo esot prom no Latvijas, sasniegt Latvijas iedzīvotājus ir problemātiski. Un tādā veidā mēs apguvām jau internetu mārketingu. Tas arī kalpos par mūsu vienu no instrumentiem, jo mēs sāksim strādāt, es pēc izglītības esmu lektors, pedagogs, un tomēr man ļoti tuva ir arī šī te izglītošana. Mēs sāksim strādāt ar jauniešiem, kas studē, lai nebūtu tā, ka viņi arī iet šajā bezdarbnieku sarakstā un nav spējīgi konkurēt, tad tieši šī te interneta instrumenti palīdzēs veidot savas prezentācijas, veidot savu portfolio, pasniegt sevi tirgū. Ja cilvēks vēlēsies, viņš varēs arī turpināt ar mums strādāt un veidot savu mazo uzņēmēju darbību. Ja nē, viņam būs ļoti labs CV, ko parādīt topošajiem darba devējiem. Un šobrīd tāpēc es gribu parunāt par to, kad mēs sākām strādāt jaunā projektā, un šis jaunais projekts ir projekts SWOG. Tas ir pavisam inovatīvs produkts, ar kuru ir ļoti viegli strādāt, un tieši tāpēc es teicu, ka mēs uzrunāsim arī jauniešus, jo jauniešiem strādāt ar produktiem, kas varbūt tirgu ir pilnībā jau pārpildīti, ir pagrūti, bet šis ir sprejs, kas aizstāja gludināšanu. Gludināšana tajā brīdī, kad ir jāsteidzās, gludināšana tajā brīdī, kad tu esi ceļā. Ar šo produktu mēs paveiksim lielas lietas. Un arī naudas plāns ir ļoti, ļoti interesants, bet, lai man viss nebūtu šeit jāizklāsta, jūs skatīsieties atsevišķi soli pa solim, daļu pa daļai, bet nāc pievienojies patiešām izmanto to, kad zirga gadā uzņēmē darbībā veiksies, izmanto to, kad arī augusta mēnesī, lai kā tas būtu, mēs visi vēl gribam atpūsties, bet šī ir tava iespēja. Tieši tāpēc arī mēs sākām tieši tagad darboties augustā, varbūt arī vēl septembrī, jo gada otrā pusē jau būs jau grūtāk. Pievienojies mums, tu sapratīsi, kā darbojās mārketinga sistēma internetā, strādāt būs ļoti viegli, jo mums ir pārbaudīta komanda, kā es teicu, mēs strādājam ar savu komandu, ar kuru mēs esam kopā jau 4. gadu. Uz tikšanos ar tevi bija Ingūna Petersone un Arturs Petersons. Mēs gaidām tevi mūsu komandā. Atā!